Jā? Jāfilmē? Oi, tiešām laiks, jā, paliec. Esiet sveicināti, dargie mūsu skatītāji, Cucumber TV ziņas. Šodien aktuāls. Bankas aplaupīšana Rīgas centrā un Ziedot LV viltus kampaņa. Nesen veiktā Ziedot LV kampaņa bijusi viltot. Mēs ielūkosimies, kāda bija tā kampaņa, un pēc tam parādīsim mūsu grupas veikto pētījumu. Mūsu grupa nolēma novērot un uzzināt, ar ko nodarbojas šīs kampaņas seja un kā viņš aizveda savu dienu. Dažiem bērniem bērnība atmiņā paliek kā liels sarūktinājums. Nav lielāka prieka pasaulē kā bērna smaids. Palīdzēsim bērna smaidam uzplaukt tikpat skaisti kā šim augam. Zvanot pa tālruni 01134 01134, jūs ziedosiet vienu latu un palīdzēsiet īstenot kādu bērna sapņus. Kā tika noskaidrot šīs kampaņas seja, ir mūsu reportieris Elmārs Petrāns. Tā kā viņš vēl no rīta bija mūsu studijā, mums nesagādās nekādu grūtību viņu izsekot. Redzēsim, ar ko viņš nodarbojas ārpus mūsu studijas. Mums ir pietiekami daudz informācijas par Elmāru Petrānu un viņas dienas kārtību. Un mūsu korespondente Evita Rutka visu to apkopos, bet man pašam jāskrien uz mūsu studiju un jāmontē video. Esam ievērojuši, ka visas dienas laikā Elmārs Petrāns ir nodevis aploks trešām personām. Diemžēl par alkoholu saturu mēs neko nezinām, bet mēs uzskatām, ka tā varētu būt nauda. Pēc telefona numura varam konstatēt, ka tas nevarētu būt īstais ziedojuma numurs un konta numurs. Tāpēc viennozīmīgi Elmārs Petrāns varētu būt iesaistīts viltotās kampaņas darbībā. Nobeigumā laika ziņas 63. februārī. Ir kā tomēr Latvijā ienāks pavasaris un ledus laikmets tiek atcelts. Ceram, ka jau rīt jau būs vēl siltāks un sniegs jau dažu dienu laikā noklusīs. Līdz nākošajai reizei un tiekamies Cucumber TV arī turpmāk. Tātad mūsu digitālais stāsts. Protams, katram mūsu grupas dalībniekam no rīta bija jāpieceļās un jādodās uz Rīgas centru, kur mēs visi kopā satikāmies un parunājām, izdomājām un sacerējām scenāriju mūsu pašu veidotajam Cucumber TV un digitālajam stāstam. Protams, tālāk sekoja filmēšanas daļa, kur mēs filmējām gan Elmāra Petrāna un viņa viltoto Ziedot LV kampaņu, gan arī ziņu pārraidi, gan arī izsekošanas momentus. Tālāk, protams, jau gāja montēšanas daļa, kur visi bija jāsamantē, visi apskatās, visu materiālu jāsaliek kopā un pareizajā secībā, gan arī kā mūzikas uzlikšana vajadzīgajās vietās, gan teksta uzlikšana. Beigās mēs visi kopā varējām apskatīties mūsu veikumu, pasmieties par to un, protams, pasmieties par failiem, kurus mēs arī gribam jums parādīt. Tāds mums ir arī vienas dienas stāsts mūsu 4. grupas studentu dzīvē, viena diena jauno mediju un sabiedrību digitālā stāsta veidošanā. Tāda mums arī bija tā diena. Nav nekā jaukāka, kā redzēt bērnu smaidu.
Tāpēc dažiem bērniem bērnība paliek atmiņā kā neliels sarūknējums. Dažiem bērniem bērnība paliek atmiņā kā liels sarūknējums. Nav lielāka prieka kā bērns maids. Tāpēc palīdzēsim mūsu bērniem. Dažiem bērniem bērnība paliek atmiņā kā liels sarūknējums. Tātad Elmārs Pēterāns satiekās ar daudziem cilvēkiem, tad visu dienu tika noskaidrots, ka nesen veiktā Zilad LV kampaņa bija viltota. Redzēs. Kur es skaties? Kā tika noskaidrots šīs? Redzēt, ar ko viņš šādi noskaidrots. Esam ievērojuši, ka visas dienas laikā Elmārs Pēterāns ko tu dari? Nē, ir! Я тебя люблю, это главное мой плюс. Я на... Sveicināti skatītāji. Šovakar ziņās bankas aplaupīšana un sīcinošs stāsts par ziedotni cilvēku viltus kontu, no kura tika izgrābti 5 lati.